skola ir beigusies, ēdiens ir uztaisīts, un šodien es tev gribu pastāstīt vienu lietu par kas ir tie soļi, kā var mainīties šajos ziemas mēnešos. Pagājušo ziemu, principā mācību gadu, man bija visproduktīvākā, principā labākais mācību gads, kas man jebkad ir bijis. Un šodien es tev pastāstīšu tās lietas, kas man visvairāk palīdzēja, principā, ziemas māksliņu protokolu. Tikko es sarakstīju vienkārši žurnālējot šo. Te būs daudz lietas, tā kā piesēdi, paņem kaut ko pēdam, tā kā tomēr bulking seasons ir sācies. Un šajā ziemas māksliņu protokolā bulking, jeb trenēšanās, ir liela daļa no šī visa. Pēdējais punkts būs vissvarīgākais, tas tev palīdzēs visam šim sajiet kopā un tiešām uzturēt šo ziemas māksliņu labākajos standartos. Un, principā, es sāku trenēšanās vismaz 3 reizes nedēļā, lai tu dabūtu pietiekami daudz šo stimulu saviem muskuļiem, lai tāda optimāla augšana viņiem ir. Tad tie ir 6 seti priekš 48 stundām, priekš muskuļu grupas un 9 līdz pat 20 seti vispār nedēļā. Priekš hipertrofijas un tas range no 5 līdz 30. Bet tas nav īsti tik svarīgi, tāpēc, ka svarīgi ir zināt, ka tu vismaz 3 reizes ej, un tas nozīmē, ka tad jau tu varēsi dabūt šo pietiekamu stimulu, tāpēc tu visticamāk paņems aprakstā manu programmu, un tur ir viss salikts tā, kā es tev stāstīju par tām pietiekam daudz šo stimulu, pietiekam daudz šiem piegājieniem priekš katras muskuļu grupas. Tā kā pačiko tur ir no 3 līdz 6 dienām nedēļā, un jā, principā tev katru reizi, kad tu aizies uz to džimu, tev ir jāspiež sev līdz pēdējiem, nevienmēr līdz pēdējiem, es spiežu katru reizi līdz pēdējiem, tad pēdējo setu vienmēr es spiežu līdz pēdējiem, un tad pārējos tāds, ok, ja tie ir skvati, tad es tā bišķiņ, labi, ok, atstāsim. Bet tas arī ir uz sevi, skaties, galvenais tie 1 līdz 2 repi līdz failiem, ja? Un tas arī man tev palīdzēs to progresīvo pārslodzi, jeb progressive overload dabūt. Un, jā, seko līdz progresam, ielādē Strong App, to es pagaidām izmantoju. Fitnotes kaut kā failoja man uz iPhone, tur kaut kāda jauna versija un šeit. Bet jā, Strong Apps, es to izmantoju pats. Nākamā lieta, šis lielais bloks, ir ēšana, jeb balkošana. Šajā gadījumā, ja mēs esam ziemā, un ja tu esi tā kā ap manu vecumu, vispārēji gribi uzbūvēt muskuļus, tev ir jābalko. Tur nekādīgi savādāk nevar. Ja tu esi rītīgi resns, tad varbūt mēs varam parunāt par kaut ko citu. Bet visticamāk tu neesi tāds. Pirmā un labākā lieta, ko tu vari darīt, ir tā kā es, vienkārši skaidīt kalorijas, vismaz pirmo nedēļu, lai tu saproti, cik tev daudz ir jāēd. Es ēdu no bļodām reālām. Tā kā for real, es paņēmu šitādas 2 pilnas, un tad es vēl 10 olas katru dienu, un bum, gatavs. Mans kalorijas ir pietiekams, es vairāk reizes skaitīju šīs kalorijas, svēris un visu to, un es saprotu, ka ok, tad man būs viss. Un es izmantoju arī tādas sastāvdaļas kā zemsriekšu sviests, zemsriekšu krēms, vienalga, kā tu viņu nesauc. 100% tas ir labāk, tāpēc tev tur palmeļas vai kaut kādi tādi sūdi. Labi, šis nav labākais, ko tu vari vispār ēst, ja, bet tas dod kalorijas. Tad vēl viena lieta ir auzu pārslas. Es vienkārši pārlēju 200 gramu auzu pārslas ūdeni un nenormāli labi strādā. Un papildus tam, ja tev ir attaisnojums, ka tev nav pietiekami daudz naudas vai kaut kas tam līdzīgs, šī ir rīspaka, 800 grami, sanāk nedēļā 400 gramu surplus katru dienu un maksā €30. Tas sanāk mazāk par 6–5 eiro mēnesī, lai dabūtu pietiekamu bulking daudzumu. Un ēdot kaut vai tikai vienkārši papildus 100 gramu rīsu katru dienu, pilnīgi pietiks, lai tu balkotu. Protams, ņemot vērā to faktu, ka tu ēd pietiekami daudz proteīnu. Otrā stadija, kas nav tik forša, bet ja es atpakaļ inženēroju šo visu pašu bulking lietu, kad es esmu skaidījis kalorijas, principā sanāk tā, ka es paēdu maltīti, šajā gadījumā vairs es nejūtos mazliet slikti pēc tā, bet noteikti sākumā es jūtos tāds, ok, es esmu pārāk pilns, lai šitā darītu, bet man personīgi, kā cilvēkam, kuram ir grūti uzbūvēt muskuļu vispārēju masu,
un tā kā augsts metaboliskais ātrums un viss tas, ir tā jāēd. Man ir jāēd tā, ka ir grūti, es vienkārši skaitīšu kalorijas, un tas strādā, lai es uzaudzētu tā kā masu. Sveros, redzu, iet ar šo kilogramu mēnesī, bišķiņ vairāk katru mēnesi. Sveroties konsekventi. Tas ir vispār pamats šim visam. Konsekventi, tā kā visu laiku bez apstājas to dara, tad ir. Un tieši tas pats ir ar ēšanu. Man vislielākās problēmas šajā visā kalorijas un viss tas ir tas, ka es izlaižu vienu dienu. Vienkārši vienā dienā es neapēdu to vienu bļodu. Un tad man ir visi nākamā nedēļa tā kā papildus jāēd pa virsu, lai es to atsistu. Tavs ķermenis ir ļoti labs, lai varētu tā kā izmanivrēt kaut kur prom un atrast kaut kur es varu patērēt vai nepatērēt kalorijas. Tas ir tieši tas pats arī, tā, ka tu mēģini nomest svaru, būs grūti. Kaut ko mainīt savā ķermenī ir grūti. Tāpēc tev vajag protokols un lietas, ko tu ievēro, lai tiktu. Tā kā tu samaksā, ja tu neapēdi vienā dienā vairāk, tu samaksās pa nākamajās dienās uzēdot bišķiņu vairāk. Vienkārši patur sev galvā to. Un tas ir pamats, un tad ir šis mērķis. Šajā mērķī vai nu tev ir džims, uzbūvēt muskuļu masu, vai nu tev ir bizness. Principā ir divi. Es īsti nevaru iedomāties vēl kādu, varbūt kaut kāds education kaut kur par mentālo, un tas arī varētu būt vēl viens atzars. Bet jā, tev būs vai nu džims, vai nu kaut kas cits. Un šajā džimā, jā, tu pamatā pievērsīsies tam top 2 lietām, trenēšanās, ēšanai, un tas arī būs viss, un tu vienkārši skatīsies video un mācīsies, un viss. Ja tev ir ja tu esi tādā vietā, tad jā, tad tev nākamās lietas, pēdējā lieta mazāk attieksies uz tevi. Bet jā, biznesa, tad tev vajag izdomāt tiešām, ko tu darīsi, kas ir tas, ko tu činīsi. Manā gadījumā šis ir YouTube, šis ir tas... Manā gadījumā šis ir šis YouTube, šī vlogošana un latviešu izaugsmes stils veidošana, tā kā paši, ko aprakstāja linki priekš WhatsApp grupas un diskusijā var pievienoties, ja tu vēl neesi to izdarījis. Trenēšanās, ēšana, mērķi, tas mums ir, saprotam. Nākamais ir ieradumi. Šī ir ļoti, ļoti svarīga lieta, lai šo ēšanu uzturētu pietiekami, lai tev nebūtu kaut kāds eating disorders, neparādītos, un tev nebūtu kaut kāds trenēšanās, tev nebūtu, es tur negribu iet, vai man šodien tur depresīvi vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā šie ieradumi palīdzēs pārvarēt šīs grūtības, padarīt dzīvi labāku, priecīgāku. Šos jau daru jau vairāk kā gadu tagad. Tā kā pirmā lieta ir augstu dušu. Tu zini, ka augstu dušu ir labi, tā kā tu esi dzirdējis no Hubermana un visu tā, ka cold exposure un kaut kas tam līdzīgs. Bet šajā gadījumā tas palīdz tev vienkārši izdarīt kaut ko grūtu, lai pārējās lietas liktos vieglākas, tā kā priecīgākas dienā, un papildus tam tev vienkārši pieceļ no rīta vairāk, dod tev ilgstošu dopamīnu, nevis to spaiku, kas nokrīt zemāk par baseline, tu jūties tā kā sūds, bet paceļās un lēnām tikai krīt zemā. Tā kā tas ir super labs. Es to jau daru ļoti, ļoti ilgu laiku, pat vairāk nekā gadu. Un tad ir otrā lieta, kas ir meditācija, kas nav priekš mūkiem. Es arī tā, kā sākumā domāju, kurš tas sēž un saka, Tev nav jāsaka tev jāielādē vienkārši medīto aplikācija, jāuzliek, jāiziet varbūt kāds no tiem it kā kursiem, kur vienkārši tev ir meditācijas, kur cilvēks stāsta, kas tev ir jādara. Bet principā tur nospiež laiku, tur gongs vienā brīdī, gongs otrā brīdī, un viss tu mēģini fokusēties uz elpu, tu fokusējies uz elpu, tu aizklīst prom domās, tad tu atšukņies, kad tev atkal tu esi noklīdis, un tu atkal fokusējies uz elpu. Šis cikls, šis reps, tā kā džimā, ja? Un tad tu kļūst arvien apzinātāks, bet tas, protams, prasa laiku, tā kā ar visām šīm lietām, lai kaut kādu progresu iegūtu. Protams, tas dos uz to brīdi arī pēc tam labāks sajūts, bet tāds ilgstošs, ilgtermiņa, jā, tas prasīs laiku. Un
Ja tu vēlies vairāk zināt par to, protams, man ir video par to, un es varu uztaisīt vēl, tā kā ierakst komentāros, mēs varam pabazarēt par to. Nākamā lieta ir žurnālēšana, pateicību žurnālēšana, principā tu uzraksti, par ko tu esi pateicīgs, varbūt pieraksti, kas notika pagājušajā dienā, kādas ir tavas domas tajā brīdī, kas ir tās idejas, kas šaujās tev galvā pagaidām. Un forši ir atskatīties, forši ir saprast, cik tu tālu mentāli esi ticis, un arī atskatīties, tu mazliet vienkārši krietni sakārto galvu, ja tu tā ilgāk pažurnulē, un šī pateicība, jeb zinātnisks prieks, padara tev dzīvi priecīgāk, tāpēc tu centies māci sevi atrast lietas, par ko tu esi pateicīgs, jeb par ko tu esi priecīgs. Ja? Tā kā tas ir tīri simpli, tas ir 3 lietas: augsts duša, meditācija, žurnālēšana, kur tu, tā kā es esmu bieži taisījis tādu ieradumu kalendāru, tu vari tādu izveidot, vai vienkārši mēģināt to darīt kā tādu. Bet būtu foršāk, ja tu vienkārši paņems kladīti, tur tu arī žurnālēs, tur tu arī uztaisīs vienkārši parastu ieradumu kalendāru, šī meditācija, žurnālēšana un varbūt iknedēļas piedzīvojums ļoti, ļoti tev palīdzēs kā mentālajā smadzenē normāli sačinīt, lai tu varētu labi balkot, lai tu varētu turēties un darīt pareizās izvēles, šī apzinātība, pareizās izvēles. Un tad ir pēdējais punkts, kas principā tev sačinīs to, ka tu tomēr vari šo visu uzturēt. Protams, šis ieraduma kalendārs, ko tu darīsi tajā kladē, tas ļoti, ļoti, ļoti palīdzēs tam, bet viena lieta, ko es kaut kādā ziņā neesmu redzējis pietiekami daudz cilvēkos, kur tomēr grib sačinīt, lai viņi var strādāt un visu to, ir tas, ka viņiem nav kalendārs. Viņiem nav, un pat nav, tas nav vienīgais, bet viņiem nav šis kalendārs, kur ir sarakstīts katru stundu. Ja. Bet neskaitot tam, ka tev vajag sataisīt kalendāru, kur tev ir ierakstīts, kurā brīdī tu taisīs tos ieradumus, kurā brīdī tev būs vakar rutīna, kurā brīdī tu ies gulēt, lai tev būtu pietiekami miegu, kur tu saliksi tās lietas, kas tev tiešām ir jādara nedēļā, tev ir no rīta jāstrādā. No rīta pirmā lieta, ko tu dari, ir piesēdies kaut ko sāc darīt. Kaut ko sāc darīt, kas ir grūts un ļoti attīst to sfēru, tavu mērķi uz priekšu. Tos 20%. Manā gadījumā tas ir editošana. Es negribu editot, bet es attīstu un man tas ir jādara. Man gadījums bišķiņ savādāks. Man vienkārši es filmēju šo vlogu dienas gaitā. Un šis vlogs nav īsti vlogs, šis ir vienkārši vairāk tā kā pamācība. Bet jā, principā no rīta strādā. Un tas arī principā būtu viss. Tātad trenēšanās, ēšana, savus mērķus, nostādi, precīzi sev, ieradumi un kalendārs. Saliec to visu kopā un īpaši kalendāri. Vienkārši kalendārs iedos to, ka tev pārējās lietas ir, tad tu ierakstīsi tur brīžus, kad tu ies trenēties, ierakstīsi tur brīžus, kad tu ēdīsi, ierakstīsi tur brīžus, kad strādāsi pie savu biznesa vai kaut kādas citas lietas un ierakstīsi vietas, kur ieradums taisīt. Tā kā es skaņok iemetīšu Discordā, kā protokolu sadaļā tur ir jau kaut kādi 2 šādi protokoli, kas ir ļoti līdzīgs citam, tāpēc, ka ir tikai tik daudz lietas, kas tiešām tev uzlabo. Un šis būs šis ziemas maksiņu protokols. Ceru, ka tev šis palīdzēja. Ja tu vēlēsi, lai es tev palīdzu uzbūvēt šos muskuļus, balkot, katot, vienalga kas, man vajadzēs tikai no tevis pirmsbildi un pēcbildi, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka es tev varu sasniegt līdzīgs rezultāts kā man, tāpēc es no šī esmu ticis līdz šim, un tas nav nemaz tik sarežģīti, vienkārši tev vajag izlaist tās bedres un tos kritienus, ko es esmu pieredzējis, un to ātrāk nekā 2,5 gados to izdarīt. Tā kā pačako pirmo linku apakšā. Bet tas ir viss pēc šī video. Tiekamies rīt. Rītdien arī būs video, tā kā nospied to sakno podziņu. Tev vēl neesi to izdarījis, nospied to īkšķi gaisā. Aizsūti savam draugam, ja tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt, tad nāc ar mani. Izšaujamies cauri atmosfērai.